Nu, labrīt visiem šai skaistajā ziemīgajā dienā. Es nezinu, ko man smagais rādīs, bet tiksā man rādīja -10. Ir diezgan augsts. Nu, it kā nav baigi trāki, bet ja tu sēdi kabrioletā, un ja tev pirmai kravai ir gali jāgroza, tad ir diezgan pavās. Tā, no autonomka man rūc. Motors arī rūc, es ceru, ka būs silts iekšā. Te vismaz ir silts iekšā. Smagais tos grādus rāda nedaudz mazāks, -8, bet ir te kaut kāds -20 man rūč šobrīd. Varbūt tāpēc apkārt ir sasils viss smuki. Tāks, nu, stumjam čipu iekšā. Tev vairs nekāda akstīšanās nenotiek. Tev viss pēc čipa ir gatavs vadīt. Aiziet tā. Laikam jānoģirba kaut kas bišķīt nost. Es nezinu, kā es šodien te izdzīvošu. Es savu foršo pufaikas kaut kur pakās. Vai arī kādam atdevis man ir. Tā, ka man ir viens tāds pazīstamies džekiņš. Un tad es viņam parasti atdodu drēbes, kas ir tāds normāls. Gan darbam, gan kaut kāds izējumās atdodu viņam. Es tā domāju, varbūt es viņam esmu atdevis un esmu aizmirsis vienkārši par to. Es nevaru nekur savu pufaiku atrast. Tāpēc man ir sarkanā jaka, man ir Milwaukee jaka pa vidu, kas ir tāda diezgan forša, vēl timber džempers un maika. Un zem šīm te Softshield siltajām biksēm no Hunt & Go man vēl ir trenuškas apakšā. Sapaunājies tik tādu veco omīti. Kroči šodien izdomāju tādu lietu, kad es paņēmu pats ēst līdzāk. Un viena no ēdienu reizēm man būs roltons. Kāpēc roltons? Tāpēc, ka man roltonu garšo. Savu reizi uzēst, un mēs esam nopirkuši šitādu termosu. No rīta bija 97 grādi. Nu, vēl joprojām ir 97. Jo viņš ir nevis kā termokrūze, bet kā termos. Es domāju, pamēģināšu. Tilpums ir tāds, kas pietiek roltonam. Nu, ja viņš turēsies, tad es noteikti vēl kādu tādu gribēšu iegādāties. Tā, nu labi, braucam uz skrundu krāmēt finieru un gulsnu laukā. Nu, kroči, man viss slikti ir. Atbraucu te skrundā krāmēties ārā. No 4 gaisa ventīļiem, kas man savalk ķēdes kopā, es tikai vienu dabūju vaļā. Pārējie viss ir sasaluši. Jebīs. Un kur tagad -8 grādos viņu vaļā dabūs? Es pat nevaru iedomāties. Jā, tagad jālaiž mašīnu kausēt vaļā. Jo man viss ir sasals. Man augšā pie fiskara nāk tie kloķi, kas ķeps regulēt, tie ir sasaluši. Fiskari es vispār nevarēju iekustināt. Man kāds 5 minūtes pagāja, kamēr vispār tie kloķi sāk, kamēr eļļi sāk uzsilt, kamēr sāk kaut kas darboties. Jo viss smēra, eļļi, viss kramā. Un arī izlaižot ķepas, kociniekam ielaiž ķepas, viņas tā paceļās bišķi augstāk. Un es viņas laižu ārā, un viņas tāds arī paliek. To vienu ķepu tur es iespēju kāju, viņi nokrita otru no normālajā, pa otru dabu ir ritīgi močī, tā vispār bija sasalus. Un tagad es atceros, saprotu, kur ir problēma. Braucot piekdienu mājās, bija nenormāls slapšs. Viss tas ceļš šķīda ārā, pūka nāsna ceļa bija kaut kāda 0+1 apmēram. Un tāda slapja mašīna es pie mājas noliku, un tagad ir rezultāts, viss ir sasals. Es pat ķēdes nevarēju dabūt no kravas. Un finieris man savā starpā arī bija viss sasals, dabūja ar kausu iemauku, lai viņš atsprākst vaļā. Tā kā, ir forši tagad aizbrauksim līdz garažām un mēģināsim kaut ko sasildīt. Man galā vairāk liekas, ka problēma ir tajā, ka tam ventīļi tai pogai, kas savalk to gaisu, viņai nāk tāda gumija riņķi. Un tā gumija ir bišķi tā kā paplatusies no vecuma, un es domāju, ka tur vienkārši ir slapjums iekšā, un tāpēc viņš ir sasals. Jo pirmais ventīlis man strādā, pārējie 3 man nestrādā. Un piekabais liņķis arī ceļās augšā, un receiveros arī paspiež to receiveru, to ventīli, tur normāli gaisa nāk ārā. Un, es zinu, ka parasti pirms ziemas ir jāizlaiž tiem receiveriem tas gaiss, lai tur nerodas kondensāts un nesasalstīs. Bet mums tā ziema diezgan fiksi uznāca. Un es, protams, gribēju to darīt. Bet es saku tā, kā piekdienas vakarā vēl bija 0 un sestdienas rītā pēcpusdienā jau bija 6,5–7 grādi mīnusā, tad tā arī notikās, kad nepaspēja neko tur izlaist. Bet es ceru šobrīd, ka tas ir tikai pats tas ventīls, ka ir iesprūds, ka nav tā, ka tur viss ir sasals. Tā, mašīnai tagad viss ir kārtībā. Man jau likās, ka nevis tajā receiverā ir tie sūri, bet pašā tajā pogā no ventīlī, ka tu piespēri pogu, ka viņš to savalkās.
Jo mēs to pogu bišķīt pasildījām un momentā viss aizgāja, viss ir labi tagad. Jo pa tiem receiveriem arī es visāds brīnums dzirdējis, cits saka, ka es jau pat netiek no vietas. Kas tā lēdz, Jo pa tiem receiveriem arī cits saka, ka jālai tosols iekšā, cits saka, ka spirts jālai iekšā. Bet zin kā to spirt labāk droši vien ir izdzert nekā lieta sistēmā iekšā. Bet jā, ka šeit viss ir kārtībā, aizbrauc uz krautu, turpina strādāt. Tā, es iegriezīšu. Tāds sūdīgs tas ceļš. Ej, no stulbenis. Vajadzēja manuālajā slēgt. Bet labi, kā aizgāja. Jā, tā ka tagad viss ir kārtībā, mašīnai gaiss ir dabūts un mēs braucam krāmēties. Bet vienīgais, kamēr mēs sildījām tos ventīļus, zirņos ir sācis snikt sniegs. Un tagad jau ir tikai -3 grādi. Jā. Būs inčīgi. Un vēl tā krautu, kur man jābrauc, ir tā, ka vēl firmai tur ir mežistrāde. Uz tā paša ceļa. Viņiem ir tā kā ceļa sākumā, man ir pašā galā. Un viņiem tur kaut kā 2-3 kokudēji brauc. Es vēl brauc, tā kā es domāju, tas ceļš būs super slidīgs. Tā kā es ceru, ka šī nebūs tā reize, kad mums būs ar ķēdēm jācīnās, bet tu nekad nevar to zināt. Bet labi, braucam. Kaut kā šitā. Nekas diži vairāk man te nesanāca. Bet jātanās tagad no meža ārā. Jo zvanīja viens šoferis, kam ir tā otra cirsma. Un tas tieši šobrīd brauc iekšā mežā. Un lai mēs tur kaut kādā stulbā vietā nesatiktos, vajadzētu ātri kratīties ārā no šejienes. Tagad te tāda mazā pamācība. Visticamāk, uz priekšu mēs netiekam. Jā. Es nezinu, vai varēju redzēt, man tagad ir bišķīt pie grāva pielec klāt. Tas nozīmē, ka nevajag bloķus slēgt iekšā. Tā, pados bišķīt atpakaļ un prātīgi dodam uz priekšu. Un viss noteikās. Tas ir tāds vecais triks, ja tu stāv uz vietas, tu netiec uz priekšu, padod atpakaļ gaitā. Tur pietiek metru kaut vai tikai. Atpakaļ gaitā un ielēc arī, ka mēs smuku kustamies un viss ir labai. Jo tas ceļš te ir tāds diezgan piebraukāts. Tā, ko ieman pilnu pedālu, reku lampiņā deg. Es gribu jau spolēt jau mašīnu. Bet labi, man jākartās no meža ārā, jo es uz šitā ceļa te, īsti negribu ar citu šoferu satikties. Jo te visādi ir gadīties. Un vēl viena lieta, kāpēc man patīk braukt zeķēs. Jūs jau citos video noteikti esat ievērojuši, ka es zeķēs braucu. Tas, kad bišķīt gan smieklīgi izklausīsies, bet baigi viegli ir just tos pedāļus. Teiksim, šobrīd arī, ka viss ceļš ir pilnīgā ledū. Es tiku uzspiežu gāzi un spolē. Viss jau aiziet jau. To zeķēs braucot, tu daudz vieglāk izjūt to pedālu un tikko, tu viņu tā izjust tā, kad piespiest. Tas ir man personīgi, tā ir viena no lietām. Galvenā lieta ir, protams, tas, ka salonu nepiedzīvo un kājas te visu dienu nav sasvīduši tajās kājās. Pa visiem tiem sniegiem un viss tā ir viena lieta, un otra tas, ka tos pedāļus daudz labāk es jūtu, kas man patīk. Nav reko jau šoferis nāk man pretī. Es ceru, ka viņš tur ielidīs kādā kabatiņā. Tālumā var redzēt, reko nāk. Un šis ir labi, ka tā krautu, kas ir tai otrai firmai, ka man ar viņiem ar loģistiku tur ir kontakts no veciem laikiem saglabājies, un tad es viņam ejot iekšā jau zvanīju, teicu, ja tev kāds šoferis te brauc, iedod man numuru un lai nesaskrienimies. Te viens ir nostājis maliņā. Tas jau arī kaut ko nedaudz ir uzkrāvs. Jā, un es tur loģistikas džekam uzzvanīju un teicu, es te braukšu, padod šoferiem ziņu, lai nav tā, ka mēs satiekamies. Protams, vienmēr jau tu tā nevar paredzēt un izdarīt, bet ja ir tāda iespēja, tad es vienmēr sazinos ar kādu un zināt, arī otrs ir gatavs, tu zini, ka tu par āciju var pabļaustīties, jebkurā gadījumā, ka tu jau gatavojies, ka tev kāds nāks pretī. Un kaut kā tā es te atkal paigās gudrības stāstu. Bet jāmučī. Tagad nevar saprast, zin kā, šeit būs tas kalns.
ko es iepriekšējo video stāstīju, kur apakšā ir tilts, un pirms tilta ir baigā bedra, un tad atkal baigais kalns augšā. It kā es esmu diezgan viegls šobrīd, man piekabē ir 19,3, mašīnā 18,2. Bet man negribās to mašīnu plēst. Es domāju, ka es griezīšos pa kreisi, un caur to Lašupīti, laikam tā vieta saucās, caur Lašupītas ceļu izgriezīšos. Ja tur tas kalns bija tikai viens, un tur, man liekas, būs bišķi labāk. Jo pagājušais jau šeit kalnā viens tur palika, un es kaut kā negribās riskēt. Nav ko piedzīvojums meklēt. Tā, nu es ceru, ka te viss tulītās sajies tā, kā tam ir jāsajiet. Un te reku jāgriežās pa kreisi. Nu, bišķi gan ir tāds slidens. Nu, reku tas kalns arī nav jau nekāds lielais, bet viņš tāds grūts ir diezgan. Tā, nu, mēģināsim mest iekšā. Man jau tā kā grib jau paspolēt. Brauksim bišķi pa sniega, nebrauksim īsti pa tām pēdām. Jā. Nu, šī bija tāda viena vieta, kur līkumā ir jāuzskrienās. Pārējais viss tur tā diezgan viegli notiek. Man vispār vajadzētu aizbraukt ciemos pie Megateks. Ja man regu ir širāds viens popijs ar spīdīgo vadu. Un tas popijs, protams, ir izbeidzies, viņš vairāk nesmaržo, bet zinu, ka viņam tāda ir. Ja viņš bija licis TikTokā video, ka tos atkal pie viņu ir nopirkt, viņam baigi daudz viņi ir. Man vajadzētu vienu te un vienu tur, lai labi smaržo un smuki izskatās, ne? Nu, ko tad tu man te tagad brauks priekšā? Trakie Volvo vadītāji. Tā mašīnas nav, bļini ir zaipīs. Nu, neko stāvēsim. Cerēs, ka es varēšu visāk. Pagājušais bija tā, ka es stāvu uz ceļa nāk mašīnas, dabīju apstāties. Nu, riteņi, protams, palika sniegā un stāv un buksē nekur netiek. Bet nu, gan jau iekustinās tagad. Nu, reku gandrīz tā kā Kristers, tikai ar Veko. Arī aizkariņi. Tikko apstājos maliņā pusdienas. Pusdienas nekādas mazās uzkotas uztaisīja. Tagad viens kocinieks taču nāk ārā. Baigi labi, vispār man tā rācija ķert diezgan tālu. Bet apstājos te vienā sānu kabatiņā. Nu, reku, lai ceļš ir brīvs, lai viņš normāli man tiek garām un tad brauksim baļķis krāmēt. Un saldam ēdienam atstāsim vakarā malku. Vai arī tagad pa dienu. Nu, izdomās, nu pirmos noteikti baļķis aizvilku. Nu, iesim krāmēt baļķi. Un te vispār sūds, kas ir palicis no tāds grautūts. Tur tālāk ir nedaudz gulsnis, te ir papīrena, te patās aiz mašīnas man ir baļķi, kas man sākumā likās, ka viņi tur diezgan daudz ir. Es biju diezgan pārliecināts, ka man tur, nu, 2 kraus sanāk. Bet tagad tā pienākot klāt, nu, te laikam īsti nebūs 2 kraus, kaut kā būšu pārreķinājies. Un tad tā ir kaut kāds skujkoku tāriņi, un tad beigās ir sausā egla, kas ies kā malka. Labs ir, jāizņem padonu ārā, lai man te neiespiežās zemē un jāiet laikam krāmēties. Nu, vot, un šitais saucās. Aigar, man vajadzēs 2 pavadzījumus uz patu ar baļķiem. Nu jā, nu rītīgi, nu tik nenormāli 2 pavadzījumus, un asals viens puļķis palika pāri, kurš tā padās ir brāķis. Nu, iksiņš virsū. Vienkārši atsmērs, sūdmērs. Es biju kaut kā bišķi pārliecināts, ka tas grāvs ir nedaudz dziļāks. Un es domāju, nezinu kā, no viena pilna kravu toču sanāks. Un bišķi pāri paliks. Nu jā, nu te būtībā pāri nekas nepalika. Un es ticamāk, ka mašīnā vēl varēja 3 kausus uzkrāmēt. Kaut kā tā, kroči. Te man ir tā tāriņa. Tur ir papīrēne. Te ir sausai. Šitais iet uz Enefitu. Te jāskatās, ko tiem pārējiem darīs. Jo tur vēl ir kaut kāds gulsnis. Es nezinu, ko viņi izdomās ar to darīt. Vai to atsevišķi kaut kur radīs mazu čupiņu, vai viņu laidīs malkā iekšā. Nav jausmas.
Tur izklausās treķi pa mežu brauc. Vai tā ir atbalsts no manas mašīnas? Nu jā. Un tas tur, iepriekšējā kadrā es tur teicu, ka jāpadod bišķīt atpakaļ gaitā. Tā situācija ir sekojoša. Pat tad, ja ārā ir mīnusi, pat tad, ja tu brauc pa sniegu, tās riepas jebkurā gadījumā uzsilst. Un tad, kad viņas uzsilst, notiek šādi. Redz, apakšā viss ir slapšs, pilnīgi tāds pleķīts riņķī. Nu, un tajā brīdī, kad tu esi uzkrāvies, tu jau stāv uz dzīvu ledus, kur tu neko nevar izdarīt. Un tāpēc arī tu padod atpakaļ, lai tev riteņi būtu normāls saķers, un tad jau tu tai slidīgai tai pārvaru pārbraukt. Jo redz, tāpatās kā priekšējās riepas. Te pilnīgi ir noticējis, viss ir pilnīgs ledus. Un es zinu, ka situācijā šoferi man ir teikuši, ka tā vajag darīt, ka tu apstājies pie čupas, nebrauc uzreiz čupai klāt. Apstājies, nezinu, tur uzpīpē, sarakst papīrus un tad brauc pie čupas. Nu, ar domu tā, ka tās riepas tā kā atdziest. Jo tā ir kā smieklīgi liekas, no ir kāda sporta mašīna, kā tur tās riepas uzsils, bet smagajām tās riepas arī ziemā uzsils. Un nerunājot pa vasaru. Vispār tā jau izskatās, ka man purns arī ir bišķi pasludējis. Ko redzēt, ka tā oriģinālā pēda ir tur. Tas ir tuvāk tā kā grāvim. Ja es arī vienā citā video redzēju, kur uz pātrinājumā kraujos, pēc tam patinot lēnām apakaļ, var redzēt, ka tu krauj un tu tā piekab lēnām dansos grauju klāt. Jo piekab ir tukša, un zini kā to kausu krāmē, un tev pakustās viņu. Kaut kā tā. Un labs ir, jābrauc baļķis vest. Tu reko, saldu krāmēsim pie zemes. Vācija tu dari. Ja laikam neviens pie galda nav, tad varēs pie zemes mest ārā visu. Jo jāatrod kaut kāda vieta, kur var nokrauties. Es ceru, ka Arkalnē būs kaut kādā 5. stāvā jākrāmē. Bet jūs paskatās, kādas debesis šodien saldu tagad vakarā. Vienkārši pasaka. Nu, es tā kā esmu meistars, ne? Pāsties, cik smuki līdz ar. Tā, nu tā ideja ir sekojoša. Reku jau ir pirmajā rindā sakrāmēt, un tad parasti noliek šķērskoks, lai tās kravas nesamaisās. Un tagad jāliek 2. stāvā. Tas sanāk, kad no tejienes uz turienu man būs jānoliek krustām šķērskoku, un tad jābarās laukā. Nu, mēģinās kaut ko tur sarktēt. Tā, nu, kamēr saldu izskatās, ka laiks bišķīt sāk laisties vaļā, vajadzētu platformu laikam notīrīt. Sārāk te neko nevar notīrīt. Viss ir sasals, bet nu vēl laižās vaļā. Vajadzētu ātri to visu sasalumu dabūt nost. Pilnīgi iesvīt. Viss te ir tā. Sasals, ka neko nevar izdarīt. Labi, mašīnai tur ir siltums. Nāk, un viņš bišķi ir pakus. Bet piekabi tik tā, tīri vizuāli lielumu. Lielumu paņēma savāc. Jā. Te telefona statīvs rokās nu jau vairs nevar notrāpīt neko. Tā, šidā. Nu, gan es, man liekas, esmu kafiju nopelnījis. Tagad galvenais ir nenokrist un nenomirt. Un nemīst. Tā pirmā.
pogi ir. Tā. O, jau silta paika atkal. Jau kā šidā Aigars atradīs pavadzīmes rītdienai. Rīt būs jauna krautuva. Man tikai nav nejausmas, jo to visu izdosies šajā vienā video parādīt. Jo visticamāk sarkala būšu pārāvus pār pusstundu, kas man pašam nepatīk. Un to jau mēs redzēsim, kā man izvērtīsies nākošā krauva. Pamparām. Jūs man te vienā video prasījāt, nu ko tad tas kokvedējs ēd? Jo pagājušā video, TikTokā bija video, man liekas, pagājušā video arī es kaut ko ēdu. Zin kā, pavisam vienkārši. Aizpatē topiņā ir nopērkam šidā ten ķipa jau izvārīt šitie ten kartupeļi tādā vakuma iepakojumā, kas jau silda. Nu, tā es paņēmu kartupeļus ar dillēm. Forši maz garšīgi kartupeļi. Un sieviņu vakar vakariņas taisīja. Un palika pāri vistas filējas mērcīt. Un to es samičkāju kopā. Un to forši uzsildu mikrinē. Un ir baigi labi. Savādāk. Cik var ēst, es laiku tos taķi hotdogs vai arī normāli ēdienu. Un tagad, kad man atkal ir mikrena mašīnā, tad tas variācijas jau ir daudz. Lai man nebūtu kādā plasmas traukā jāsilda ēdienas, es pat paņēmu no mājām šķīvu līdzē. Normāli uzsildu, pēd, sildu ēdienu. Tikpat labi arī mierīgi zupes var uzsildīt. Vienīgais es nepaņēmu līdzā. Es šeit, Mārtiņš Rītiņš runāja, bet pilnai laimē vēl prasītos kāds marinēts gurķītis šitam visam. Un kaut kā tā. Un pa lielam arī tā darba diena laikam tagad arī beigsies. Es tagad aizbraucu uz mežu uzkrāmēju savskaltu šo, kā vajadzēju uz brocāniem vēst. Bet ir tā, ka man tikai puskravu tur īsti sanāca. Un tā kā man visas nākošās kravas ir ap saldu, tad mēs smagu atstāsim tai saldu. Nu, precīzāk zirņos. Un tur mēs domājam, nav īsti loģiski tagad puskrava aizvest uz brocāniem, atnākt uz zirņiem. No rīta tad zirņos tā kā turpināt un atkal iet tukšā uz turieni. Un tad izdomāju, ka es tagad to pustukšo mašīnu tagad jau nolikšu zirņos, ar vieglu aizbraukšu mājās. Un tad rīt pa ceļam izkrāmēsim Enefitu. Un tad es braucu uz brocāniem. Un kaut kur aiz brocāniem būs jaunāka krautuva. Tur forši ceļa malā. Diezgan daudz laikam arī materiāls esot. Un tā kaut kā. Ok, tiekamies rītā. Nu, labs rīts visiem. Šorīt brauksim ar šitādu sportinieku. Kā jau es teicu, precīzi iepriekšējā kadrā atstājām man smago zirņos. Un tagad atbrauc ar šito te mājās. Jā, es zinu, es tiešām sprādzējos, jo šitai mašīnai ir tik nenormāli uz nerviem krītoši tā pīkstoņa, ja tu neesi piesprādzējies. Vienkārši nevar izturīt. Nu, nekas cits neatliek, viņi tev reāli piespiež sprādzēties. Nu jā, izpatē ir šāds te laiks, man interesē, kāds laiks būs saldū. Jānomet malā slotiņas, jānotīra. Jā, bet zini, kas ir traki, es tā domāju. Zini kā, sūds ir tas, ka ir sniegs ārā. Nu tā ir ziema, tas ir normāli. Sūds arī, ka ceļš ir šitāds, tāpēc, ka ja tev ir ziemē, tu tāpatās ir normāli pabraukt. Man vairāk biedē tas, ka vēl joprojām ir vesela čupa ar cilvēkiem, kas domā, ka viņi ir baigie dabas dotie talanti, kas ziemā var braukt ar vasarenēm. Jo vēl nav 1. decembris. Un liela daļa ir tāda, kas tiešām uz to pastāv. Kāpēc man jāmaina riebas, man tās ziemens viss tur noēdīs. Nu, es nezinu, ja tas atais savērsum tai savai miskastei, tad varbūt jau nenoēdīs tās ziemens. Bet, jā, nu, ziema ir diezgan forša laukā. Nu, rītīgi patīk šitāds te laiks. Tā, labi, jābrauc. Vot, reku ir. Vot šī ir tā pīkstoņa. Un pie šādas pīkstoņas, nu, nevar nesprācēties. Op, pārgāja. Tā, lūk, tīra. Viss, braucam. Tā, nu, smago esmu pielaidis. Esmu atbrauc, saku, sportinieks arī stāv. Tā, opā.
kuri mani cimdi. Bļā. Kurš mežā cimds kaut kur pakās. Man bija foršie cimdi, Milwaukee, bet tie man vairāk nav. Ej, tu nost! Bļā, viens! Reku, te ielicis. Kāpēc? Es viņus nekad nelieku durvīs. Nu, pa lielam es esmu ārbraucis, man tagad jānoštropējās. Man tā krautu pa lielam te patās aiz stūri bija. Un vakar nesaštropēju, jo man bija bail, ka man atkal tie ventiļi neaizsalst. Bet tagad paņems pārmetīšu trops un jābrauc strādāt. Tā, nu saštrupējis esmu. Nu vairāk man tur īsti nebija ko paņemt. Labi, braucam uz Zemetīvu. Nu jā, nu viss tomēr atkal ir slikti. Tikko Garuču vakarā krāvos, baigās bedrus ir. Un es jūru, ka man viena puses laiks spiežās iekšā. Es domāju, tā ķepiet zemē, neko es tik no augšu pieceļu un labi ir. Uzkraujos. Šodien Enefitā kraujos ārā uz asfaltu un atkal viena pusi iekrīt. Nu, kas pa sūdiem? Nu, man vienā pusē cilindrs, nu ķepai cilindrs spiežās atpakaļ. Mēs domājām, nu noteikti tur manžets būs beigts. Es tagad atbraucu uz mežu, es domāju, ka es uzkraušos. Bet es kanāpu pakustinu fiskaru, visu man ķepa iekrīt zemē apakaļ iekšā. Un tikko satiku... Reku Viktoru satiku no uzsāku, ko mēs strādājām kopā. Viņš bija mehāniķis, palīdzēja tur mašīnu man skrūvēt ZUS laikā un parādīja viņam, un viņš arī to pašu apstiprināja, jā, ka tur tās manžets noteikti ir beigts, un tagad brauksim apakaļ uz saldu, ņemsim ķepu nost un izdomāsim, kurā vietā saldu mēs viņu iedosim taisīt, jo mums, protams, to ķepu jau vajag pēc 5 minūtēm gatavu, lai mēs uz mežu varam braukt. No stum tiks YouTube iekšā. Apakaļ gaids meistars. Vēl pasaka, ka piekatnēs un brēji. To vajadzētu kaut kā piemontēt. Nu, redz, cik racijos, nu milzīgs paldies. Es jau ar kocinīgi būt stundas stūms. Izslēdz uguņus pakaļā. Gatavs. Nu, davai, čau, Icīt. Davai, lai veicam. Nu jā, mēs tagad laižam ņemt ķepu nost un tad domāsim, kam viņi iedod saremontēt. Nu, labrīt visiem! Nu, ko, tas remontiņš laika mums tā nedaudz ievilksies, jo sākumā mums likās, ka manžets būs beigts, nu, ka tāpēc tā ķepa mums tur laiž garām un iet visu laiku iekšā, bet izrādās, ka pats štoks ir saliets. Un tad pa šodien, pa rītdien laikam mums sagādās jaunu štoku, un kamēr man nav ko braukt, mēs braucam ar BMW uz Kuldīgu. Jo BMW-im tagad ir tāda situācija, kad man nomainīja radiatoru. Ja radiators bija uzpūties, oriģinālais radiators, nu, standarta 6 cilindru problēma BMW. Un nomainīja radiatoru, it kā atgaisoja, es nobraucu gonku. Otrajā gonkā man siltums sāk pazust mašīnai. Ir kā temperatūra nekāp, nekas man nevārījās, bet tagad siltums zuda. Un pēc gonkas atbrauc mājās, gribēju braukt uz servisu aizpatē, un pa ceļam es tur bišķīt apstājos, atnācu atpakaļ uz mašīnu un skatos temperatūru minimāli uzkāpus. Un es gudrīts, ko izdomāju, nu, radiatoram rūcošai siltai mašīnai mazo skrūvīti atgriezt vaļā, domāju, nu, moši kaut kāds gaiss to tvaiku izlaidīs ārā. Man skrūvītei nebija tā iedoba. Nu, viņa bija parasta skrūva tai radiatorā, jaunajā radiatorā. Un es skrūvēju, es domāju, nu, kāpēc man nenāk nekas ārā? Un vienā brīdī, puf, un viss tosols pa visu sēdu. Un es vakar mēģināju viņu pats saliet tosolu, atgaisot, un īsti nesanāca man. Un tagad es vienkārši gribu pārliecināties, vai galvas blīvi ir beigta, vai arī ir vienkārši standarta problēma ar BMW, ka viņi ir ļoti grūti atgaisot. Un tāpēc aizbrauksim tagad uz Kuldīgu pie Ingara ciemos. Man arī apskati, jā, evakuātori šodien ir, bet aizbrauksim pie Ingara. Un kamēr es iešu apskati, Ingars apskatīsies, varbūt viņam izdosies atgaisot, jo sestdien ir gonka Pīķerniekos, un baigi gribās uz to gonku aizbraukt. Bet, nu, protams, ja galvas blīvi būs beigta, tad mums tā gonka nespīd.
kaut kā tā. Nu, bļie, karači dirsā pilnīgā. Tikko Aigars piesanīja par to ķepu, ko mēs domājam, ka tas cilindrs ir saliecies. Nu, viņš jau daudz nav saliecies, bet minimāli tā, ka laiž garām. Izrādās, ka dēļ tā ir aizrauta skaida kaut kur garām. Un arī pats korpus tā ķepa, nu, tā visai tā ķepa ir izģēts. Tas nozīmē, ka mums vajag visu ķepu jaunu. Jo taisīt tur nav jēgas, jo tur tāpatās viss ies garām un ieliksim jaunu štoku. To jauno štoku arī mums atšakarēs. Tā kā es nezinu, jāzana. Nu, man ir variants jāzana Mecetekam, jo Meceteks mums to virsbūvi ir licis kopā. Un varbūt, ka viņiem ir kaut kādi gan jau, ka viņiem ir kaut kādi kontakti, kaut kādi varianti, ko viņi varētu mums ieteikt. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā es personīgi savā karjerā kaut ko tādu pirmo reizi piedzīvoju, ka tas štoks salocās un tur viss aiziet pa gaisu. Jo, zin kā, man ir bijis visādi pa šitiem gadiem. Nu, tad tā ķepa pat tur ziemā aizslid uz priekšu, noslid. Nu, viss kaut kādīgi taču ir bijis. Bet pirmo reizi ir bijis tā, ka salocās. Jā, tikko atzvanīja pa cenām. Jauna ķepa maksā 1700 eiro plus PVN. Nu, tas nozīmē, ka mēs esošo ķepu dosim atrestaurēt. Bet tas atkal nozīmē, ka šodien ir ceturtdiena, kad ne ātrāk kā nākam pirmdien. Bet tas laikam ir nevis šo pirmdienu, bet pēc nedēļas pirmdienu. Vai aiznākam pirmdienu. Nu jā, nu es saprotu, kaut kādu nedēļu vismaz tur parasti paiet kā minimums to visu uztaisīt. Galvenais, ka noņem to ķepu ir 3 minūtes un atlikt apakaļ ir arī 3 minūtes. Bet lielākais ir viņu sataisīt. Jā, forši. Tagad būs pats foršākais, ja Ingars tulīt pateiks, ka tai mašīnai arī galvas blīvi ir beigta. Tad būs pilns komplekts. Te jau pēc pēdām var saprast, kur pie Ingari ir jābrauc, jo tas ceļš jau ir saspolēts bišķīt. Nekā arī Emila Bembīts stāv. Tā. Nē, no reitīgi labs, nu tikko sūr gandrīz sanāca. Kaut ko viņš vai nepareizo pogu nospieda un vienkārši mašīnu pat noripoja lejā. Labi, ka vismaz tā viņš turējās pie viņš un aizriboja pa daudz stāvu. Nu jā, pēdējās dienas ir diezgan interesanti. Nu, kaut kā šitā te mums te būs, tur kaut ko mēģināsim saprast, kas te ir, kas te nav. Vecais triks ar koku, tāpēc kamīši, protams, viss ir nokalpojuši un kāpats viss ir sniegā un viņi nespēja turēt. Mēģināsim tagad sameklēsim šito te skrūvīti un skatīsimies, vai sanāks atgaisot, vai tomēr galva būs metam. Noslāpēsim mašīnu un sadrupa un tagad jādabū skrūvīti. Nu, tā ir viena no tādām teorijām, ka varbūt nav galva beigta, bet tīra ar gaisošanu problēmu, jo kā mēs bembis zinām, nu tos bembis, nu, nav tā, ka būtu ļoti viegli atgaisot. Tā kā skatāmies. Nu, atskrējās Intercar, 2 skrūvītes paņēma. Kaut kāda ievēna man tas video no kokudēja piedzīvojumiem aizgriezās līdz bembis tikdienas problēmām, ka vārās motors, ne? Un mēģinam atrisināt šo problēmu. Tā, nu, dabājām skrūvīti, atgaisojām. Tūlīt spērsim dūmā un skatīsimies. Pājas jau viņu laiž klāt? Bišķi kā pielaist tosolu. BMW Life. Tā, nu, pagaidām viss izskatās mierīgi. Parasti ir galvas blīvi beigta, tad pieskarās tosolu trubai, var jūs, ka tur viņš, nu, tā kā skrien kaut kas, tā kā gaisa burbuļi, bet pagaidām ir kā ir mierīgi. Tad aizdoma ir, ka varbūt būs izdevies atgaisot un būs tīri tikai gaisošanas vaina. Es tā ceru. Tā, nu, it kā atgaisojām, bet ir tāda aizdoma, ka tas korķis nečakarēs mums te prāti. Jo tā, nu, arī tāda ierasta situācija, ka korķis ir aizgājis. Tagad ir kā uzsildījām, dabījām darba temperatūru, iekšā viss sildu, vārīties, nevārījās, nedabūja vēl izbraukt.
Bet man arī tā, ka man ir rallycross riepas virsū. Un apskat beigusies, nav baigi varianti, kur izbraukt, ir vienīgais tāpatās pa teritoriju. Jā. Nu, pagaidām šķiet, ka mēs būsim atgaisojuši. Jo vārīties nevārās, temperatūra turās, siltums nāk. Grūti saprast. Es tagad patās teritorijā līdz ārai biju izbraucis, jo viņam apskat nav pa ceļu, jau īsti nevar braukt. Un, nu nezinu, es kārtīgi pazāģēri redlainā, no temperatūra turās. Vajadzētu laikam būt labi, bet zini, kas man vairāk pārsteidz. Es ar šitām te riepām braucu, kas ir sausā laika riepas rallycrossnieces. Un, nu nebija tā, ka pīli palaida, es pat varēju sabremzēt pa šitādu ceļu. Un tas viss sniegs, vietām bišķīt varbūt grāns spīd apakšā, bet tā ir sasalus. Par to gan es esmu baigi pārsteigts. Bet, nu, laikam jau te būs tā kā viss kārtībā, es nezinu. Ingars tagad tur kaut ko video zonā ar kaut ko sazanās. Iznāks viņš vērā, lai viņš vēl papēda, bet nu, man jau šķiet, ka viss ir labi. Un tā kā jā, nu, varētu jau reizi vēl noreklamēt, ja jums kādam vajag servis kuldīgā. Reku, tur ir tālumā ir staķiks, gar viedu braucam iekšā šeit un šajās te durvīs. Nu, tīpaši, ja tev ir BMW, nu, tad vispār nekāda problēma. Nu, tur jau neviena mašīna nav problēmas attaisīt, bet BMW, tad liekas, ka ir īpaši tik garam. Un ja vēl 36, tad vispār ir pēc maizi. Bet jā, nu, liekas, ka viss ir labi. Jā, siltums nāk. Nu, viss ir labais. Ar viņu salku virsū, tāpēc, ka tās riepas ir pārāk plikas, lai uzbraukt. Bija bail, ka nesašķobās, bet man ir viņš. Viss ir skaisti. Nu, super, viss ir baigi labi. Baigais paldies Ingaram, ka viņš atbrīvoja mums laiku, lai palīdzētu ar to gaisošanu, jo pats es, mēģināju, man galīgi nesanāca. Bet izrūcinājām, izbraukājāmies, siltums nāk, vārīties nevairās, viss ir forši. Mašīna tagad ir atpakaļ virsū. Pieslapinājām viņām pilnu servisu, jo viņi bija visi sasalus, apsnigus. Tagad viņi atkus un tur tagad ir peļķi servisā, bet tur jau gan jau viņš nedusmosies. Bet jā, tagad brauc mājās, jāsameklē vēl ir ziemenes, ko sestdien uzkrāmēt virsū un arī būs baigi forši visu. Jau kā tīri pozitīvi beigās, viss izvērtās. Bet, nu, zings pa lietu, es jau kuro reizi gribu to video apgraizīt īsāku, bet man visu laiku nāk klāt. Es domāju, ka šī sērija šoreiz beigsies, bet nav ko mīst. Es tagad braucu uz servisu. Es pieļauju, ka es varētu uztaisīt līdzīgā formātā video, kā mums tajā gonkā iet. Tur parādīt, izstāstīt, tur tādā garā. Un par to ķepu arī es, tur laikam ierunājos, ka man kaut kā pirmdien, otrdien solās, ka ķepa būs gatava, tad arī būs nākamdēļ kokudēļ video. Tā kā es te mēģināšu kaut ko saražot, un paldies jums visiem, kas skatījāties. Būšu ļoti priecīgs, ja jūs piespiedīsiet gan like, gan subscribe šim kanālam. Zem video, ka tev patīk, un arī abonēt, vai kā pareizi YouTube latviski rādās. Droši vien jau, ka laikam ir abonēt, tā kā piesakot šim kanālam, un tas būtu baigi forši. Un tā kā, pagaidām viss, vēlreiz paldies, ka skatījāties, un tiekamies tulīt nākamajā video, jo šeit es piespiedīšu pauzīt, un spiedīšu uzreiz pa jaunu ierakstīt un stāstīšu, kā man te iet tajā servisā.